Labdien, raidījuma 3/4 skatītāji! Mani sauc Toms, un šajā raidījumā par kādu interesantu velobraucienu un daudz runāsim arī par tehniskajiem palīglīdzekļiem. Mēs zinām visādus teicienus. Trakajiem pieder pasaule, kas neriskē, tas nedzer šampanieti, bet Juris šampanieti nedrīkstēs dzert ne šodien, ne arī turpmākajās dienās, jo šodien viņš startē ar velosipēdu uz Nordkapu. Mēs tagad atrodamies Rīgas centrā, un mēs esam ieradušies viņu pavadīt. Kā jau tu teici, tu pieminēji viņu vārdu, tas ir Juris. Un viņš dosies uz kurieni? Uz Nordkapu, un starp citu būs Jurčiks, tā viņi arī apēronā visi sauc. Šeit arī ir ieradušies vairāk apēronu kolēģi viņu pavadīt, novēlēt labu veiksmi, bet mēs savukārt pajautāsim, kāpēc viņš brauc un kā viņš plāno savu braucienu. Jā, iesim ar viņu parunāt, lai viņš pats visu izstāst. Brauciena mērķis ir vairāk aktualizēt cilvēku ar invaliditāti jautājumus Latvijā, kas bieži vien ir ļoti sasāpējuši un bieži vien cilvēkiem ar invaliditāti ir grūtības kaut kur iekļūt, jo vidas pieejamība nav pieejama, skolās nevar iekļūst, valsts iestādēs daudzās nevar iekļūst. Tāpat tās arī medicīnas pakalpojumi nav tik ļoti kvalitīvi un rehabilitācija nav tik kvalitīva. Un būtībā es ar savu braucienu gribu pievērst uzmanību tām lietām, kas būtībā traucē cilvēkiem ar invaliditāti normāli dzīvot Latvijā un dzīvot kā pilntiesīgiem pilsoņiem un darboties un aktīvi pavadīt savu dzīvesveidu. Ko šis Jura brauciens nozīmē apēronam? Tā ir, man liekas, tāda laba izpausme, kā mēs, kā organizācija, varam parādīt savu attieksmi pret kaut kādām lietām, un tas, ka viens no mūsu kolēģiem, viens no mūsu aktīviem kolēģiem, kas ikdienā ļoti daudz darbojās, pieņem tādu izaicinājumu, kurš saistīts ar grūtību pārvarēšanu un zināmā mērā solidarizējās ar to dzīvi, kā dzīvo cilvēki ar invaliditāti Latvijā. Tas, man liekas, ka ir tāds mūsu organizācijas tāds darbības viens no pamatprincipiem, un tas, ka katrs no mums ir gatavs iestāties par kaut ko, katrs cilvēks ir gatavs varbūt kaut ko no sevis dot tai sistēmai vai sabiedrībai, lai tomēr tā situācija cilvēkiem ar invaliditāti uzlabotos, tas, man liekas, ka pats galvenais ir. Tik viens no mums ir gatavs darboties, lai kaut kas dzīvē mainītos. Pastāst par savu ikdienu braucienā. Kā tu to iedomājies, kas tur būs, ko tu darīsi, kur tu gulēsi, ko tu ēdīsi? Būtībā brauciens man būs tā, ka es braucu ar riteni. Man ir noteikts maršruts, bet man nav noteikts kilometru skaits, cik es dienā nobraukšu. Braukšu pēc sajūtām, kā jutīšos, jo ātrāk, jo labāk būtībā, bet to jau redzēs, kā būs. Un gulēšu es teltī. Un telts tev ir vienā no šīm somām? Telts ir vienā no šīm somām. Tagad es uz ātrumu nepateikšu, kurā īstenībā, jo vakar sanāca diezgan ātri tā kārtošana. Bet telts, guļamais, matracis man viss ir. Dzīvošu teltī, braucu, saprotu, nevaru vairāk pabraukt, metu mierā, ceļu telti, taisu ēst un dzīvoju tā kā. Ko tas pašam nozīmē, ka tu tagad sēdīsies, brauks, jo gal galā tas nav brauciens no Rīgas centra līdz Juglai? Tas nav brauciens no Rīgas centra līdz Juglai. Man pašam ir ar to, tāpēc viņš ir tāds solidaritātes brauciens skaitās, jo es pats tajā laika posmā pārvarēšu būtībā grūtības, kas būs pa ceļam uz Nordkapu, jo es arī neesmu nekāds profesionāls sportists, es tā ikdienā izbraucu ar riteni, bet neesmu jau nekāds baigais sportists, un priekš manis tas būs grūti, un gan visas sadzīves lietas, gan dzīvošana, būtībā mans ir kaut kas jauns. Es nekad neesmu tā braucis tik lielus gabalus. Cik ir tālākais? Ko esmu braucis? Jā. Grūti pateikt kilometros, bet kādas 2-3 dienu braucienās. Kas varētu būt vēl tās grūtības, izaicinājumi, ko viņš varētu saskarties ceļā? Tehniskajās lietās tas ir jābūt cilvēkam radošam, viņas var pilnīgi viss atrisināt. Tur tikai vienkārši jāizdomā. Varbūt tās nesanāk uzreiz, jāpiesēž un jāpadomā varbūt vēl vienreiz un izdomā. Bet es domāju, ka tīri tehniski viņam varētu būt problēmas pašam ar sevi. Tas ir tīri fiziskais, viņa sagatavošanas līmenis, jo ir jau ok vienu dienu nobraukt, 2 dienas, 3, 4. dienā tev jau sāk tomēr veidoties pienskāps muskuļos daudz lielākos apjomos un daudz ātrāk. Un sāpoši muskuļi, mugura, rokas, tas viss varētu likt par sevi zināt. Ir grūti varbūt tās prognozēt, kā viņam būs, bet viņš ar to, es domāju, ka saskarsies viennozīmīgi. Jo tāpat tās arī būs enerģijas patēriņš liels, ja viņš ir nolēmis nobraukt 2000 km no vietas dienā, tad
Nu, arī dibens liks noteikti par sevi manīt. Un vai mēs varēsim sekot līdzi tavam braucienam arī, kamēr tu būsi ceļā? Piemēram, tu taisīsi video, fotogrāfijas, sūtīsi. Mums varbūt ir kaut kāda mājaslapa, Twitter, Facebook. Kur mēs varam sekot, kā tev iet? Sekot man varēs līdzi, visu laiku varēs sekot, kur es atrodos Apērona mājaslapā, būtībā www.aperons.lv sadaļā jaunumi, tur ir karte. Un jau tagad, būtībā, ieejot iekšā, jūs varat redzēt, kur es atrodos, un tur ir tieši dotais mirklis, kur es esmu. Būtībā GPS signāls tiks raidīts ar 10 minūšu intervālu. Ik pēc 10 minūtēm tas tiks atjaunots, un cilvēki varēs redzēt, kur es atrodos. Un būtībā tā kā droši var sekot man līdzi, un informāciju par savu braucienu es likšu Facebookā. Un gan Apērona kontā, gan savā kontā, kas ir droši var sekot Apērona kontam vai Juris Pabērs kontam, un tur būs informācija par mani, gan likšu bildītes, gan rakstīņus kaut kādus uzrakstīšu, kā man ir gājis tajā un tajā dienā. Un droši vien arī informācija būs Apērona mājaslapā arī kaut kad vairāk par manu braucienu. Juri, tas, ka es tev vienu vēl nepaspēju, pēdējais, es tev gribu novēlēt veiksmi ceļā, un lai vējš no muguras. Galvenais. Manuprāt, ļoti priecīgs pasākums, un tagad atgriežamies studijā. Mēs, protams, informēsim jūs, kā Jurim veicas, taču arī jūs paši ikdienā varat sekot līdzi viņa braucienam, atverot www.aperons.lv mājaslapu un uzspiežot uz sadaļas Apērons Nordkap. Tur jums atvērsies karte, un jūs varēsiet redzēt, kur tieši tajā brīdī atrodas Juris. Un, protams, sekojiet arī līdz sociālajiem tīkliem. Taču tagad raidījuma turpinājumā par ratiņkrēsla iegādi ar līdzmaksājumu. Šāds pakalpojums pastāv jau sen, taču izrādās nepārāk daudz cilvēku to izmanto. Jau kopš 2012. gada Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs piedāvā iespēju cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslos, iegādāties aktīvos riteņkrēslus ar līdzmaksājumu. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks, kuram pienācis laiks mainīt riteņkrēslu, var iegādāties tādu modeli, kādu vēlas. Nevis tikai kādu no tiem, ko piedāvā saņemt Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā. Lai dabūtu ar līdzmaksājumu, tāpat cilvēkam ir jāstājās rindā pie mums. Tikai aizpildot savu iesniegumu, ir jāuzraksta klāt, ka viņš vēlās ar līdzmaksājumu. Ir papildus nosacījumi. Cilvēks ar līdzmaksājumu aktīvu ratiņkrēslu var dabūt tad, ja viņš šo ratiņkrēslu jau lietojas 3 gadus. Tas ir vienīgais nosacījums, kas ir uzstādīts kā papildus. Protams, iestājas arī vēl citi noteikumi, kas būtu jāzina cilvēkiem, kas saņem ratiņkrēslu ar līdzmaksājumu. Šis ratiņkrēsls paliek cilvēkam īpašumā. Ratiņkrēsla lietošanas laiks ir nedaudz garāks kā saņemot ratiņkrēslu pie mums, tas ir 5 gadi. Un arī pats cilvēks veic visus remontus pa saviem līdzekļiem, ja ir nepieciešami. Pieļauju, ka tas izklausās nedaudz pieņķerīgi, taču mēģināšu to izstāstīt pavisam vienkārši. Cilvēks, kurš 3 gadus lietojas aktīvu riteņkrēslu, iesniedzot tehnisko palīglīdzekļu centrā iesniegumu par jauna riteņkrēsla saņemšanu, var norādīt, ka vēlas iegādāties riteņkrēslu ar līdzmaksājumu. Tas nozīmē, ka Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs nepiešķirs tādus ratus, kādi tiks iepirkti vairumā, bet gan individuālu riteņkrēslu, ko cilvēks pats uzskata par sev piemērotāko. Pie riteņkrēsla iegādes palīglīdzekļu centrs noseks bāzes izdevumus, bet cilvēkam pašam būs jāapmaksā atlikusī summa. Un kas ir svarīgi, iegādājoties riteņkrēslu ar līdzmaksājumu, tas paliek lietotāji, nevis Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra īpašumā. Tos ratiņkrēslus, kas ir arī Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā, cilvēki saņemot, šogad iznāk, ka viņiem līdzmaksājums nav jāveic. Tātad paliek šie vienīgie papildus nosacījumi, kad viņam viņi ir uz 5 gadiem un remontu par viņu viņš paliek īpašumā. Ja viņi izvēlās augstākas kvalitātes, vieglākus, savādāk aprīkotus vai vēl kaut kādi bonusi, tad iestājās līdzmaksājums. Līdzmaksājuma apjoms ir atkarīgs no tā, kāda ir riteņkrēsla iegādes bāzes cena konkrētajā brīdī.
Tas nozīmē, ka, piemēram, ja palīglīdzekļu centra iepirkumā riteņkrēslus iepērk par 2000 eiro, tad tā ir bāzes cena konkrētajā periodā. Ja cilvēks izvēlas riteņkrēslu, kas maksā 2200 eiro, tad līdzmaksājums konkrētajā gadījumā būtu 200 eiro un pārējo summu seks palīglīdzekļu centrs. Par sistēmu esam tā kā tikuši skaidrībā. Kopumā jāsaka, šeit ir jāievēro daudz dažādas nianses, taču rezultātā cilvēks tiek pie sev visvēlamākā un vislabākā riteņkrēsla. Taču ir vēl viena lieta – gluži jebkuru riteņkrēslu iegādāties nevar. Nē, nevar pirkt jebkur. Izskatījāmies arī Lietuvas pieredzi. Viņiem tāpat notiek valsts iepirkums, jo tomēr ir jādomā par to, ka šie rati jālieto 5 gadi. Šiem ratiem ir jābūt iespēja pieiet pie piegādātāju, viņus salabot, ja kaut kas notiek. Un tāpēc arī ir piegādātājiem diezgan augsta kritērija. Tātad riteņkrēslu no Ķīnas pasūtīt nevarēs. Palīglīdzekļu centrs ļauj iegādāties riteņkrēslu pie piegādātājiem, kas izturējuši konkursu un atbilst izvirzītajām prasībām. Tas nepieciešams, lai tiktu nodrošināta iespēja riteņkrēslu salabot, apkopt un visus darījumus veikt oficiāli. Lai gan iespējams, kad ar šādiem noteikumiem izvēle tiek ierobežota, taču, manuprāt, tas ir diezgan prātīgs risinājums, lai negadās tāda situācija, ka pēkšņi cilvēks vienā brīdī paliek bez riteņkrēsla. Viens no 4 piegādātājiem, kas uz šo brīdi ir izturējuši konkursu, ir Protezēšanas un ortopēdijas centrs, jeb POCS. Viņi piedāvā vienas firmas aktīvos riteņkrēslus un gluži kā nevalstiskās organizācijas arī atzīst līdzmaksājumu sistēmu par sakarīgu risinājumu. Daudzās valstīs uz daudziem iepirkumu veidiem ir līdzmaksājuma sistēma. Kur ir plusi? Plusi to, ka valsts var izsniegt vairāk tehniskos palīglīdzekļus. Jā, protams, ir kaut kāda dalības maksa cilvēkam, bet viņš var pats izvēlēties, ko viņš grib, ne to, ko valsts uzspiež tikai vienu veidu, kaut kādu, neuzspiež, es saku vienkārši patreiz mums tā sistēma, ka citos iepirkumos ir viens veida rats. Viņš nevar vairāk izvēlēties citu. Šeit, redziet, līdzmaksāju sistēmā mēs varam piedāvāt kaut vai 10 ratus. Mēs varētu iesniegt. Tas ir tikai darbietilpīgs process, bet iespējams ir. Un viņš vienīgais pats izvērtēs savas vēlēšanās un savas tās finansiālās iespējas. Vēl pie plusiem varam minēt, ka katrs riteņkrēslu piegādātājs perfekti pārzina produkciju un var ieteikt gan labākos risinājumus, gan arī nodrošināt teicamu servisu klientam ērtākā laikā. Iespējams, ka atceraties, pirms kāda laika mēs ar Sintiju veicām eksperimentu par tukšu riepu un atklājām to, ka Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu remontdarbnīca strādā tikai 2 dienas nedēļā, un tajās dienās, kad viņi strādā, tad viņi labo pilnīgi visus palīglīdzekļus, nevis tikai kādu, piemēram, konkrētu firmas modeli. Un tieši tādēļ pie šiem izplatītājiem arī servis varētu būt visaugstākajā līmenī. Visvairāk pēc mūsu pieredzes, kas mūsu izvēles nesalokām rāmi. Tie ir tie aktīvie cilvēki, tāpēc, ka viņš ir viegli izjaucams un vieglāks viņš ir. Ja, pārsvarā ar nesalokām rāmi izvēlas pieredze tā, ka bišķi tādi jau pieredzējušāki, vecāki, kuri tur viņam vajag tādu stingrāk. Iespējams ļoti daudz un dažādas variācijas ikvienam riteņkrēslam, ko var iegādāties ar līdzmaksājumu, un cilvēks var atrast tieši to, ko viņam vajag, nevis to, ko piedāvā. Protezēšanas un ortopēdijas centrs ir tikai viena no vietām, kur Latvijā var apskatīt un pasūtīt riteņkrēslus. Tādas ir vēl 3, bet šis saraksts var tikt gan papildināts, gan arī sašaurināts. Es ieteiktu ikvienam, kuram ir iespēja izmantot šo sistēmu, jo kāds no jums šobrīd varbūt pārvietojas riteņkrēslā, kas ir tālu no labākā risinājuma. Tāpēc vērsieties Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā, uzziniet un izmēģiniet. Tas šajā raidījumā arī viss. Mani sauc Toms un paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4. Skatieties raidījumu katru otrdienas vakaru kanālā RTV un daudz kur internetā. Un tiekamies jau pēc nedēļas ar jauniem stāstiem un jaunām ziņām.